Demokrātiska valsts, demokrātija. Dēmos grieķu valodā nozīmē iedzīvotāji, kratos, spēks, vara. Demokrātija ir viens no manipulētākajiem jēdzieniem politikā. Ja mēs sakām demokrātiska valsts, tad tā nozīmē iedzīvotāju vairākuma, vairatas, varas valsts. Jēdzienu demokrātija izmanto gan kā īpašības vārdu demokrātisks, gan kā lietvārdu demokrātija, gan kā ideoloģija, gan kā valsts forma, kuru mēs skatām šajā sadaļā. Piemēram, demokrātisks lēmums tas nozīmē ar vairākuma balsīm pieņemts lēmums, neskatoties uz mazākuma domām vai interesēm. Bet demokrātija tā ir arī valsts forma, kurā pie varas ir it kā iedzīvotāji, bet tā ir fikcija, jo būtībā ar lozungu iedzīvotāju vara varturi vienkārši manipulē. Starp iedzīvotājiem un tautu nekādi nevaram likt vienādības zīmi. Ja tauta ir kaut kas etnoloģiski viendabīgs, tad iedzīvotāji ir etnoloģisks konglomerāts. Kā tālāk skatīsim, tad atšķirības starp iedzīvotāju valsti, pilsoņu valsti un tautas valsti ir milzīga. Labs piemērs sākotnēji demokrātiskai valstī bija 4. māja demokrātija. Saeimai pieņemot pilsonības likumu, Latvija kļuva par republiku, pilsonisku valsti, tiesiskā nozīmē. Daudzi valstiesībnieki iegrims siloģismā. Valsts ir tauta, tauta ir valsts, un tas jau ir kā saldais ēdiens demokrātiem un demonkrātiem. Demonkrātus un demokrātiju skatīsim atsevišķi. Pirmais apslēptais moments ir, ka tauta, grieķiski etnos, tiek aizstāts ar iedzīvotājiem, demosu, grieķiski dēmos. Viltīgi un efektīvi. Visi uzurpatoriski runā tautas vārdā, bet faktiski runā relatīvā iedzīvotāju vairākuma, jeb vairatas vārdā. Tā ir manipulācija ar svešvārdu demokrātiska valsts. Tā, it kā virspusēji skatoties, ir tautas valsts, bet faktiski tā ir iedzīvotāju valsts. Turklāt vairatas diktatūras valsts, jo demokrātija ir iedzīvotāju vairākuma diktatūra. Absolūtā, kvalificētā, vienkāršā, vajadzīgā vairākuma, kādu politisko kārti vajag, tādu izvelk. Otrais apslēptais moments šajā demokrātu valsts izpratnē ir tas, ka viņi samiksē kopā valsti un tautu, kaut gan tur, kā pīrāgā, iekšpusē ir iecepts mūsdienu demokrātijas un demonkrātijas dualistiskais uzskats un prakse. Aiz valsts slēpjas valsts vara. Tās nesēji varturi, likumdevēji un varneši izpildvara, bet otra puse faktiski ir tauta. Šobrīd tāpēc arī tiek veidotas dažādas publiskās partnerības ar valsti, lasi valsts aparātu. Tauta tiek nostādīta kā partneris valsts aparātam, skatīt tālāk sadaļā vara par partnerību, PPP. Valsts aparāts saka, apspriedīsim ar sociāliem partneriem. Valsts pastāvēšanas mērķis valsts aparātam ir viens – valdīt pār tautu. Gan fiskāli, gan ar parādu verdzību, bankām un ar dažādiem maksājumiem, no kuriem neviens neatbilst to faktiskām izmaksām, gan morāli, pazemojot, gan iedzenot tautu izmisumā un bezcerībām. Bet tautai valsts ir vajadzīga savai drošībai un aizsardzībai, nevis lai pati kļūtu par valsts aparāta upuri. Republikāniska valsts, republika, res publikos, jeb publikas valsts. Mēs dzīvojam republikā, mūsu valsts saucas Latvijas republika, bet ko nozīmē vārds un jēdziens republika, res publikos? Daudzas valstis pasaulē sevi definē kā tautas republikas. Ko tas nozīmē? Atbilde ir gluži vienkārša. Tā ir kārtējā lingvistiskā manipulācija. Termins publisks, latīniski publikum, nāk no latīņu valodas un nozīmē parastie ļaudis, tātad pretstats patriciešiem, privileģētajam bagāto slānim, jeb kārtai, jeb grupējumam,
kā 300 dzimtu varai senā Romā, 200 ģimeņu ASV, 300 komitejai mūsdienu pasaulē. Terminu publika latviski iztulko dažādi. Ļaudis, sabiedrība, skatītāji un apmeklētāji, dažkārt pat kā tauta, bet tad tikai tādā nozīmē kā kristiešiem laji vai jūdaistiem goji, angļu gentiles, nevis kā ģeogrāfisks, bioloģisks, sociāls organisms. Ļoti līdzīgs termins ir plebeji, latīniski plebejos. Vienkāršā tauta, faktiski mūsdienu bomži, brīvi un beztiesiski, varētu teikt, publikas zemākā kārta. Kas attiecas uz patriciātu, tad tas ir privileģētais bagātnieku slānis, jeb kā viņi paši sevi sauc par eliti, par saldo krējumu. Pie patriciešiem sevi pieskaita arī galma nerri, elites nopirktie un manipulētie mākslinieki. Ja mēs uz tā saucamo eliti paskatāmies ģenētiski un uz tās uzvedību, tad tā īstenībā ir lumpen elite. Mūsdienu Latvijā ļaudis faktiski tad arī dzen iedalās pašieceltos, patriciešos un plebejos, jo atrāvums ir tik liels, ka visa publika 99,08% ir pārvērsta par plebejiem, bet saturs jēdzienā publikas valsts, respublika ar S-burtu, ir ielikts pavisam cits. Tā ir valsts, kurā valda pilsoņi. Tā ir kosmopolītiska, pilsoniska valsts. Atcerēsimies, ka 4. maija Latvija bija iedzīvotāju valsts, bet ar 1993. gadu tā kļuva par pilsoņu valsti, nodalot nost daļu no iedzīvotājiem, kolonistus un svešvalstu militāristus, kuri kļuva nepilsoņi, jeb angliski aliens, citplanētieši. Tas, protams, ir kārtējais nonsens, un pats jēdziens nepilsonis ir nonsens. Teorētiski PSRS bija Republiku savienība, tātad pilsoņu valstu savienība. De facto PSRS bija impērija, un tur pilsoņu nebija, bet bija impērijas pavalsnieki. Kalpotāji, kalpi, pilsētu un lauku dzimtcilvēki, kā arī vergi, vergu nometnēs. Bet teorētiski, pēc impērijas konstitūcijas, PSRS pastāvēja dubultpilsonība, PSRS pilsonis un kādas republikas pilsoņu pseido valsts pilsonis. Sabrūkot PSRS, impērijas pilsonība automātiski pazuda, jo pazuda subjekts PSRS, un automātiski katrs PSRS iedzīvotājs ieguva savas republikas pilsonību. Šajā scenārijā izņēmums bija tās valstis, kuras bija nokļuvušas impērijas sastāvā varmācīgas okupācijas un aneksijas rezultātā. Šo valstu pilsoņi atguva savu valsti, bet okupācijas laikā ienākušie kolonisti un militāristi automātiski saglabāja savas dzimtās republikas pilsonību. Tas ir tās republikas pilsoņu valsts pilsonību, no kuras viņi bija ieradušies. Tādās pilsoņu valstīs kā Latvija, Igaunija, Lietuva, šie kolonisti un militāristi automātiski kļuva par ārvalstniekiem. Tā viņus arī definēja pilsoņu kongress. Katrs ārvalstnieks, kurš bija nonācis Latvijā vai Lietuvā vai Igaunijā, varēja viegli identificēties ar savu bijušo republiku. No jauna radītām valstīm, kā piemēram Kazahijai, Uzbehijai, tām, protams, bija jānosaka savi pilsonības iegūšanas kritēriji. Jāpiezīmē, ka PSRS sabruka tikai daļēji, jo faktiski izveidojās un nostiprinājās Rosijas federācija, kā jaunā impērija, kuras sastāv no daudzām republikām un autonomiem apgabaliem, kvazi valstīm. Republikas mērķi ir: pirmkārt, izveidot pilsonisku valsti ar pilsonisku sabiedrību. Tā ir valsts, kurā valda pilsoniskā vairata, aiz kuras stāv saimnieks, oligarhs, korporatokrātija, demiurgs, īstenais valdonis. Bet ko nozīmē pilsonis republikā atšķirībā no tautieša tautas valstī? Pilsonis ir politiski tiesiska formāla izkārtne, jo pilsonību apstiprina dokuments.
Ja cilvēks pazaudē šo dokumentu, tad viņš arī var pazaudēt pilsonību un kļūt pat par vergu. Piemēru no reālās dzīves, cik uziet. Rietumē Eiropā jūs aizbraucat strādāt, bet jums darba devējs atņem pasi un jūs kļūstat par reālu vergu. Nesenais 2014. gada apvienotās karalistes piemērs, kurā atrada vergu nometnis, starp kuriem bija arī latvieši. Kamēr neesat izbēdzis no vergu nometnes un pierādījis zem kādas valsts varas jūs esat pilsonis, jūs paliekat vergs. Ruskiju dzejnieks Majakovskis ir teicis: Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Tautas valsts apstākļos jūs vienmēr esat cilvēks, un jums nevajag nekādus dokumentālus pierādījumus, ka esat cilvēks. Kas ir pilsonība? Ja ir valsts, tad esot pilsoņi. Kādas muļķības slavinājums. Fantastisks izgudrojums tautisma noliekšanai. Kosmopolītiskā pilsonība radās faktiski pavisam aiz citiem cēloņiem. Tās iesākums meklējams masonu un iluminātu organizētajā Francijas lielajā revolūcijā. Neanalizēsim Francijas revolūcijas cēloņus, bet tikai atzīmēsim galvenos momentus. Pirmais. Valstī līdzās pamattautai bija saradies liels skaits dažādu tautību ieceļotāju, tirgotāju, algotņu, bēgļu un tā tālāk, iedzīvotāju, izdzīvotāju, sadzīvotāju, nodzīvotāju, un tie gribēja tādas pašas tiesības, kādas bija vietējiem cilvēkiem, lai visus nolīdzinātu zem vienas kārtas. Otrais. Politiskās varas labad, lai ierobežotu zilās jeb pelēkās aristokrātijas, black nobility varu, faktiski, lai to pārdalītu ar veikalniekiem, tirgotājiem, baņķieriem, augļotājiem un cita veida vidusšķiras pārstāvjiem, kuri jau bija ieguvuši nosaukumu buržuā. Līdz ar pilsonības ieviešanu tautībai vairs nebija nozīmes, un tas arī dzen bija viņu mērķis toreiz, un tas ir arī viņu mērķis šodien. Izgudroja pases un pasēs vairs nerakstīja tautību, bet vēlāk jau demokrātijas valstīs, skatīsim atsevišķi un kopā ar pasaules jauno kārtību, pat izgudroja ID kartes ar identifikācijas verga numuru. Pilsonis kļuva valsts piederīgais ar vienādām tiesībām visiem pilsoņiem. Turklāt katrs pilsonis kļuva pilsoņu kopmantas īpašnieks un tautas kopmanta kopīpašums. Tai skaitā zeme kļuva par pilsoņu kopīpašumu. Francijā, protams, valdīja monarhija, un tā nebija nekāda tautas valsts, bet revolūcijas organizētāji un finansētāji jau arī dzen negribēja nekādu tautas valsti, bet gan pilsoņu valsti. Tas bija un ir klaišs un agresīvs kosmopolītisms, jo neaizmirsīsim, ka tauta ir dzīvs ģeo-biosociāls organisms, un katram migrantam, svešķermenim, kurš grib tajā adaptēties, kā kolonists, vienalga spiests vai pēc brīvas gribas, ir nepieciešams garš adaptācijas periods, turklāt arī darba periods, jo viņš kļūs par kopmantas līdzīpašnieku. Protams, nevar pārdzimt par latvieti vai francūzi, bet var kļūt par latviskās dzīvesziņas nesēju. Var iekļauties franču kultūras dzīvē. Jāsaka, gan daudzi nepiemērojas latviskai dzīves videi un nodarbojas tikai ar tās ruinēšanu, noārdīšanu, jeb svešas kultūras integrēšanu latviskajā kultūrā. Piemēram, Latvijā varu ir sagrābuši integratori, un, protams, ka viņi darbojas kā latviešu tautas veseluma dezintegratori. Mēs redzam, ka Parīzē daudzi sāk staigāt paranžās un sāk būvēt mošejas, tieši tāpat kā krustneši un krustneses Latvijā, ceļ jaunus klosterus un jūdeo-kristiešu baznīcas, kā arī staigā apkārt savās kristiešu paranžās, piemēram, baskājainās karmelītes Ikšķelē. Neaizmirsīsim arī to, ka runāt latviski vēl nenozīmē domāt latviski, un tas attiecas arī uz daudziem latviešiem. Otrkārt, republikas mērķis – labklājības valsts kā fikcija. Republikāņi izvirza dogmu, ka tikai republikāniska, pilsoniska valsts var būt labklājības valsts. Tas ir lozungs fikcija,
kur labklājības sauklis un solījums kalpo kā tautai nesasniedzams sapnis, līdzīgi kā komunisti tautu baroja ar komunisma leiputrīs sapni. Bet reāls un realizēts pārticības sapnis ir niecīgai daļai ļautiņu, kuri starta kapitālu ieguva apzogot valsti, tautas kopīpašumu, krimināli privatizējot tautas kopmantu un privatizējot valsts pasūtījumu, valsts celtniecības objekti, valsts iepirkumi un tā tālāk. Tagad bijušie 4. maija Latvijas valsts un šodienas 3. Latvijas Republikas eks-vadītāji atzīst, ka viņu kļūda esot bijusi tā, ka sabiedrība ir polarizējusies ļoti bagātos, kur ir ļoti neliela daļa, un pauperismā, nabadzībā grimstošos, kur ir lielākā sabiedrības daļa. Tikai nezin, kāpēc viņi paši, arī daži no 4. maija demokrātiskās valsts vadoņiem, visi atrodas tajā pirmajā apcirknī, pie treknajiem. Demokrātu un demonkrātu sludinātā labklājības valsts ir totāla fikcija. Turklāt neoliberālisma apstākļos tā labklājība ir labi, ja kādiem 0,02% pēc maniem aprēķiniem no visas valsts iedzīvotājiem. Starp tautiešiem tie ir vispār tikai daži indivīdi, bet starp tautu un biezajiem bezdibenis. Tautai tā labklājības valsts šajos neoliberālismu apstākļos ir dullā daukas variants. Lai zemē būtu labklājība, jau nav vajadzīga valsts, kas ir tikai ārējās drošības garants, bet ir vajadzīga atbilstoša sabiedriskā iekārta. Mēs piedāvājam tautisma sabiedrisko iekārtu. Skatīt sadaļu tautismus. Jaunā sabiedriskā iekārta. Ja mēs sakām demokrātiska republika, tad tas pēc savas būtības nozīmē sajaukumu. Iedzīvotāju un pilsoņu vairākuma varas valsts, bet katrā ziņā ne tautas varas valsts. Partikrātijas valsts. Demokrātiska republika izrādījās ļoti viltīgs radījums, jo aiz tā varēja viegli paslēpt partokratijas valsti. Latvijas Satversme neparedz šāda pūķa briesmoņa eksistenci. Partiju sistēma tā faktiski bija un ir ļoti rafinēta un viltīga sistēma, kā nonākt pie varas. Varas sagrābšanas ideja, izveidojot partijas, strauji izplatījās pēc tā saucamās 1905. gada revolūcijas, kad Rosijā sāka dibināties politiskas organizācijas, kuras sevi dēvēja par partijām. Latvijā pirms Satversmes vēlēšanām tās arī uzziedēja, kā nātru krūms, viena par otru dzēlīgāka un apkarojošāka. Partiju vara ir pilnīgi neleģitīma vara, kura nav paredzēta Satversmē, turklāt pašu Satversmes sapulci nedrīkstēja vēlēt pēc partiju listēm. Demokrātiskā valstī, demokrātijās, visiem iedzīvotājiem vajadzētu būt dotai iespējai piedalīties varas spēlītēs. Savukārt republikāniskā valstī, republikās, varas nesējiem vajadzētu būt konkrētās valsts pilsoņiem. Bet kā tas ir Latvijā? Oficiāli šobrīd Latvijā valda pilsoniska partokratija. Kaut gan reālā dzīvē mēs redzam kaut kādu miksli starp demokrātisku un republikānisku valsti, jo dažviet iedzīvotājiem, bet dažviet tikai partokratijas pilsoņiem ir tiesības kaut ko izlemt. Atzīmēsim to, ka tautas jeb etnokrātiskā valstī lemšanas tiesības ir tikai tautiešiem un tiem citautiešiem un sveštautiešiem, kuri ir ieauguši valststautas kultūras dzīvē. Tātad kļūt par politiski līdztiesīgu tautietim var jebkurš citautietis un sveštautietis, kurš paaudzēm ir ieaudzis valsttautas kultūrā, un tādējādi kādreiz pat var būt nozīmēts arī par sūtni jebkura līmeņa tautas sapulcēm. Tautas valstī nevar eksistēt jau kāda diskriminācija. Tā ir pretrunā ar likumības kodeksu. Kaut kas līdzīgs ir ar ASV prezidentu. Jebkurš atskrējējs vai iegātnis nevar kļūt uzreiz par prezidentu. Korporatīvā un kompradoru valsts.
Demokrātiskas republikas dekorācijas izrādījās ļoti labs slēpnis arī korporatīvai kompradoru valstīm. Aiz demokrātijas un republikas karogiem faktiski slēpjas kosmopolītiskā ideoloģija, kurai ir jāpiesedz neoliberālisma uzvaras gājiens. Kosmopolītisms arī pats ir kā enerģijas avots korporatīvai valstīm. Korporatīva valsts – tas nozīmē, ka valsts vara pieder korporatokrātijai. Zinātniski vispār pieņemts termins, pētnieki lieto arī terminu korpokrātija, kura auglīgi finansē demokrātiskās republikas partikrātus. Korporatokrātiju veido dažādu lielu starpvalstu, virsvalstu uzņēmumu, virsvalstu banku, karteļu saimnieki un pārvaldītāji. To skaitā, protams, ietilpst arī banksteri un gangsteri, kuri veido visdažādākos sindikātus un karteļus. Korporatokrātiskā valstī valsts aparāts darbojas kā kompradoru, jeb latviski veikalnieki, tirgotāji, tāpēc to sauc arī par kompradoru valsti. Kompradoru darbošanās mērķis, kuram viņi tiek algoti, ir labklājība un pārticība korporatokrātiem. Ar ko atšķiras korporatīvā valsts no tautas valsts? Galvenā atšķirība ir funkcijās – ekonomiskā, sociālā un garīgā funkcijā. Valstī, valsts aparātam, it kā vajadzētu nodrošināt tautsaimniecības funkcionēšanu, sociālo un garīgo kultūras dzīvi. Tautas valstī tā to nodrošina, bet korporatīvā valstī iztrūkst šīs sociālās un garīgās dimensijas, un tautsaimniecība pārvērsta par resursu tirgsaimniecību un tranzītsaimniecību jeb caurskreju saimniecību. Korporatīvās valstīs pat skolās bērnus nevis izglīto dzīvei, bet gatavo starpvalstu darba tirgumu. Šādās valstīs ministru kabineti, it sevišķi ārlietu ministrijas, pārvērstas par korporatokrātijas lobiju, viņu preču noieta tirgus meklētājiem, tautas kopmantas iztirgotājiem, starpvalstu tikšanās pārvērstas par tovarišķu, tovarišķī, jeb latviski preču meklētāju satikšanos. Zinātnē ir ieviests jēdziens bandītu valstis, kuras savukārt iedala stacionārās jeb vietsēžu bandītu valstīs un viesbandītu valstīs. Dotie jēdzieni nav manis atklāti vai izgudroti. Tie eksistē jau labu laiku kā viena no valsts koncepcijām ar nosaukumu valsts kā stacionārais bandīts jeb klans, saīsināti bandas valsts. Viens no pirmajiem ievērojamākajiem šīs koncepcijas attīstītājiem ir amerikāņu ekonomists Mankars Olsons. Termins, protams, ir alegorisks, bet šādas valsts pārvaldnieku darbības metodoloģija, tehnoloģija un filozofiskā būtība ir tā pati, kas bandītu bandai jeb bandītu klanam. Klans tikai ne dzimtas izpratnēm vai gangsteru piramidālam grupējumam. Tā ir bandklans, kurš ar visdažādākajām metodēm sagrābj varu pār kādu tautu, kura dzīvo kādā noteiktā teritorijā. Par termina teritorija izcelsmi terra, zeme un tora ir Tanakas pirmā daļa, par teritoriju jeb toras zemi sauc jūdeistu un jūdeo-kristiešu pārvaldītu zemi. Politekonomiskās bandas jeb klani iedalās divos tipos – stacionāros jeb vietsēžos un viesbandītos. Es nevaru piekrist amerikāņu un citiem ekonomistiem, ka šāda tipa valstis ir kaut kas jauns, postindustrializācijas laikmeta radītas. Piemēram, Kijevas Rus, sākotnēji tas bija radonītu, vēlāk Rusu pārvaldīts kartelis, kurš pārauga valstiskā veidojumā par korporatīvu valsti. Kijevas Rus sākotnēji bija tipiska viesbandītu valsts. PSRS arī bija viesbandītu valsts, jo Trotskis Bronšteins ar savu grupu ieradās no Amerikas. Uljans, Ļeņins, Ļena, no Šveices ar Vācijas korporatokrātu naudu. Ukraina savukārt bija vietsēžu bandītu valsts, kurā prezidentam
kurš vadīja vienu no valstī esošajiem korporatīviem krimināliem grupējumiem, bija segvārds jeb klička Ham. Bandītu valstīs arī pašvaldības de jure un de facto ir patvaldības un vietvaldības un darbojas kā kolektīvais reketieris. To darbība ir noformēta ar attiecīgiem likumiem, tas ir likumīga. Bandītu valsts, ieņēmumu dienests un visa veida policijas un citas represīvās struktūras šāda tipa valstīs faktiski arī darbojas kā reketieri. Bandas barotava. Bandas barošanās, lasi bagātības avots, ir iekarotās zemes resursi. Katrā zemē dzīvo kāda tauta, un šie resursi pieder tautai kā kopīpašums. Kā tos atņemt? Ne jau kā senos laikos, ieročiem rokās, zemes pārvēršot par teritorijām, bet ģeniāli vienkārši, likumīgi noformējot kriminālo privatizāciju, kuru tautā sauc par prihvatizāciju. Banda ar laiku nonāk situācijā, kad teritorijas resursi ir izsmelti. Visa tautas kopmanta ir prihvatizēta, jeb krimināli privatizēta. Tad tā sāk iekarot citas zemes, pievieno sev zemes, pārvēršot tās par teritorijām, no kurām tad var ņemt nodokli. Torā noteiktais 10% un arī citus, meslus. Sauciet kā gribat, būtība nemainās. Bet ja apkārt ir citas stipras bandas un bandas nevar iekarot iekāroto, tad tā pašas valsts un tautas vārdā var aizņemties naudu vai mantu, jo parādu atmaksa jau gulsies uz tautas pleciem, un to nāksies apmaksāt vēl nākamajām paaudzēm. Tā ir tautas nākotnes pavērdzināšana, bet, kā saka, mana cūka, bet ne mana druva. Pienāk brīdis un starpvalstu vai virsvalstu aizdevēji saka, basta, viss, vairāk nedosim, sāciet atdot. Ko tad darīt? Sava tauta paliek sava tauta, tai var pieteikt karu ar nodokļiem, brīva fantāzija, zaļais un zilais nodoklis, pabeigtās, nepabeigtās, iesāktās, neiesāktās mājas nodoklis, pievienotās vai nepievienotās vērtības nodoklis, maksā ragā, ka neesi vērtību pievienojis. Izrādās, ka arī nomirstot esi pievienojis vērtību, jāmaksā zārka nodoklis. Un tā līdz bezgalībai, kā Venecijā slavenais ēnas nodoklis. Bet ja tauta pārlūst, izmirst vai pašdeportējas, ko tad darīt? Vienmēr paliek vēl pēdējais variants – ievest vergus no citurienes. Runājot par tautu demokrātiski korporatīvā valstī, tā ir tikai pārvaldāmais, eksportējamais un importējamais cilvēku kapitāls. Darba spēks un darba spēka resursi. Potenciālie vergi darba tirgumu. Tuvāk par visu šo tēmu skatīt atsevišķu manu rakstu ar tādu pašu nosaukumu – korporatīvā un kompradoru valsts. E-valsts, e-valdība, e-genocīds. Doto tematu tuvāk skatīsim pie pārvaldības. Tā ir tā, ko angļi sauc e-government. Pirmā redzējumā tai ir it kā daudzas šķietami pozitīvas īpašības, bet faktiski daudz vairāk ir negatīvu izpausmju. Totālā elektroniskā izsekošana un uzskaite, totālā kontrole, robotizācija, čipizācija un elektriskā sodu sistēma un tā tālāk, bet skatīsim tās pie pārvaldības. Impērijas kā demokrātijas augstākās pakāpes, demokrātijas izpausme. Skatot šo sadaļu par valsti, mums katrā ziņā jāapskata arī jautājums par impērijām. Šobrīd parādījusies tendence politikā, politoloģijā un it sevišķi ģeopolitikā slavēt un attaisnot impērijas un iztēloties, cik skaisti tautām būtu impērijas sastāvā, kā piemēram Rosijas federācijā, Eiropas Savienotajās valstīs, Indijā, Pakistānā, Afganistānā, Ķīnā un daudzās citās. Klasisks piemērs šobrīd ir Rosija, tāpēc runājot par to kā par impēriju, man gribētos nocitēt ruskiju rakstnieku
Čehovu pēc viņa brauciena uz Сахалину. Господи, но как же все иначе? Насколько же это не русская земля, и люди здесь не русские? Viņš raksta tālāk. Вот нашел, наконец, хорошего русского мужика. И тот еврей. Šodien pastāv divējādas impērijas. Pirmo veidu nosauksim par vienas valsts impēriju, jeb angliski Monostate Empire, kur zem vienas valsts jumta dzīvo, pareizāk velk dzīvību, daudzas tautas ar savu zemi. Tādas mazās impērijas, kā Francija, ar zemēm vai pavalstīm, Breižu, Bretaņu, Akvitāniju, Provansu, Korsiku vai Spānija, ar Galasiju, Kataloniju, Astūriju, Kastīliju, Andalūziju, Basku zemi vai Itālija ar Sardīniju, Ligūriju, Sicīliju, Toskānu, Umbriju, Lombardiju, Veneto un citām, vai apvienotā karaliste ar Menu, Šetlandi, Kerovu, Kornvelu, Angliju un citas jau mazākas impērijiņas. Daudzas no tām cīnās par savu pilnīgu pašnoteikšanos, citas par savu autonomiju, kā piemēram bavārieši, korsikāņi, provansieši, katalāņi grib neatkarīgu valsti, baski un tirolieši grib apvienoties vienā pašnoteiktā valstī. Tās ir daudzu dažādu tautu zemes, kuras apvieno impēriskā vara un latina vulgaris vai ģermāņu valoda. Piemēram, Francijā vēl 19. gadsimtā 40% cilvēku nerunāja franciski. Itālija, tāpat arī Spāniju, izveidoja par vienotu valsti, tai skaitā kontinentālo impēriju, pakļaujot ļoti dažādas tautas. Šāda tipa impērijās tautām nav savas valsts, bet ir iedalīta kāda departamenta jeb apgabala tipa administratīva vienība. Dažkārt tauta pat speciāli ir sadalīta pa vairākām administratīvām vienībām. Francijas republika savas aizjūras kolonijas nosauca par aizjūras departamentiem. Skaisti un viltīgi. Tautām šajos departamentos vai citādi nosauktās teritorijās, protams, nav suverenitātes. Visi iedzīvotāji ir pavalstnieki. Otro impērijas tipu nosauksim par daudzvalstu impēriju jeb angliski Polystate Empire. Tā sastāv no vienas vai vairākām valstīm, metropolēm, kā Eiropas Savienoto valstu jeb Eiropas federācijas gadījumā apvienotā karaliste Vācija, Francija, un dažādas pakāpes fiktīvām valstīm, jeb pavalstīm, kuras angļi sauc par klienta valstīm, client state, par satelītu valsti, asociatīvu valsti, leļu valsti, neokoloniju, protektorātu, vasaļu valsti un politisko vai ekonomisko nodevu valsti, tributary state. Definējums ir atkarīgs no imperialistiskās specifikas, kādai fikcijai kalpo dotā pavalsts. Tautām šajās teritorijās nav suverenitātes, visi iedzīvotāji ir pavalstnieki. Jebkura tipa impērijā suverenitātes nesējs ir pati impērija. Latvija tagad demokrātiskās diktatūras veidā ar vairākuma lēmumu ir iekļauta Eiropas Savienotās valstīs, ESV, jeb tagad tā jau tiek definēta kā Eiropas federācija, kur ir tipiska daudzvalstu un pavalstu impērija pēc visām tās klasiskām zinātniskām pazīmēm un funkcionēšanas tipa. Eiropas Savienoto valstu impērijas būtību galvenokārt nosaka Lisabonas līgums, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Tuvāk šo dokumentu apskatīsim sadaļā par suverenitāti un augstāko varu Latvijā. Automātiski līdz ar iekļaušanu impērijas sastāvā latvieši ir kļuvuši no republikas pilsoņiem par impērijas pavalstniekiem. Vislabāk par to liecina pāreja uz identifikācijas verga karti pases vietā. Jums katram tagad ir verga numurs. Tas tā, katram gadījumam, lai jūs nepazustu.
Cik atomodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!